dažādas jautājumus, kas saistīti ar ticam, ka Latvija var kļūt par vietu, kur apvienot jūsu starptautiskās zināšanas, jūsu uzkrāto pieredzi šeit ārvalstīs un arī nodibinātos kontaktus ar Latvijas uzņēmēju darbības vidi, lai radītu kaut ko ilgtspējīgu, jums personīgi nozīmīgu un arī vienlaikus noderīgu Latvijai. Atgriešanās Latvijā tā var būt iespēja sākt kaut ko pilnīgi jaunu, realizēt savas idejas un uzsākt arī savu biznesu, kāpēc ne? Un mēs LIA esam šeit, lai jūs šeit ceļā pavadītu un sniegtu savu atbalstu. Mans vārds ir Ilze Mičula, es esmu LIA diasporas koordinātora ekonomikas jautājumos, un šodienas īsi iepazīstināšu ar 3 ļoti konkrētām atbalsta programmām, kas var palīdzēt nokļūt no biznesa idejas jau līdz veiksmīgai uzņēmēju darbībai. Šis ir tāds apkopojums slaids. Tātad pirmā programma, par ko mēs runāsim no šīs puses, ir idejošana un konkursa ideja kauss, kas ir iespēja drosmīgi pieteikt savu ideju, gūt profesionālu atgriezenisko saiti un arī cīnīties par finansējumu savas idejas attīstībai. Otra programma ir pirmsinkubācija, kas jau ir biznesa pirmsinkubācijas atbalsts jau tālākai produkta attīstībai un izstrādē. Un visbeidzot trešā tāda nopietnāka programma ir biznesa inkubācijas programma, kur ir plašāks un intensīvāks atbalsts, kas paredz gan apmācības, gan mentoringu, konsultācijas, gan arī finanšu atbalstu. Un tālāk ieskatīsimies katrā no šīm programmām. Sāksim ar ideju kausu. Un šis te varbūt jūsu pirmais solis uz uzņēmēju darbību. Tas noderēs ikvienam, kam ir kāda nerealizēta ideja, kuram jau sen sapņo par kaut ko savu, bet varbūt pietrūkst mazais grūdienis, atbalsta plecs un pārliecība par savām spējām. Un ideja kauss, tas ir LIA rīkots konkurss, kas palīdz šitām jaunām drosmīgām ideju iecerēm pārtapt par īstenojumiem, projektiem un patiešām jau par īstiem biznesiem. Šogad šis konkurss notiks jau 17. reizi, tātad jau konkurss ar ļoti bagātu vēsturi. Tajā ir iespēja pieteikties ikvienam 18 gadus vecam Latvijas iedzīvotājam un jau attīstīt savu ideju. Un būtiski, ka šeit nav svarīga jūsu iepriekšēja uzņēmējdarbības pieredze, jo jums tās var nebūt nemaz, galvenais ir ideja un vēlme to attīstīt. Jo programmas ietveros būs iespēja apgūt gan biznesa pamatus, konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem un arī gūt vērtīgus kontaktus, un kas ir svarīgi noslēgumā cīnīties jau arī par pirmo kapitālu savas idejas realizācijai. Tie ir līdz pat 10,000 eiro. Programma notiek 3 kārtās. Pirmās 2 kārtas var realizēt no mājām, sēžot pie datora. Savukārt 3. kārta un fināls jau notiek klātienē Rīgā. Un šogad pieteikšanās pirmai kārtai notiks no 29. augusta līdz 19. septembrim. Pirmajā kārtā visi dalībnieki patstāvīgi apgūst mācības video formātā. Šie video ir pieejami ikvienam, pat ja jūs arī neesat pieteikušies konkursam. Bet, lai piedalītos nākamajās kārtās, ir nepieciešams pieteikties un arī noteiktā termiņā līdz 19. septembrim izpildīt un iesniegt mājas darbu par savu biznesu ideju. Un tālāk jau katrs, kurš ir iesniedzis šo mājas darbu, saņem profesionālu atgriezenisko saiti par savu ideju un kvalificējas 2. kārtai. Savukārt 2. kārtā notiek apmācības tiešsaistē, kas vairs nav ierakstīts, bet notiek jau tiešsaistes formātā. Un
Tur tiek apgūtas dažādas biznesam nepieciešamās jomas, sākot ar finansēm, ar komandas veidošanu, investīciju piesaisti un arī mācības par biznesa idejas prezentāciju, jeb tā saucamo pitchošanu. Un otrās kārtas apmācību noslēgumā tad arī tiek veidotas šīs prezentācijas, tās tiek iesniegtas un tiek vērtētas. Tālāk, kā es minēju, sako šīs prezentācijas jau žūrijai, tas ir 3 minūšu prezentācijas, no kurām žūrija tālāk atlasa 20 labākās, kas kvalificēs 3. kārtai. Un šeit jau ieslēdzās arī neliela vērtēšana atbalsta saņemšanas kritērijiem, kur tiek skatīts, vai fiziskajā persona nav izsmēlusi savu pieejamo de minimis atbalstu, kā arī tiek skatīts, vai nav nodokļu parādi, kā arī ir vairākas nozares, kas netiek atbalstītas, tāds kā tirzniecība, finanšu starpniecība, azartspēles un primārā lauksaimniecība. Trešajā kārtā tālāk notiek klātienes mentoringa sesija. Tiek izstrādāts arī prezentācijas, uzlabotas jau iepriekšējās kārtās izveidotās. Un novembra beigās visi 20 finālisti prezentē savas biznesa idejas jau Rīgā klātienē. Un decembrī savukārt notiek finālistu apbalvošana. Un pie balvām tiek veseli 12 labākie. Pirmajai vietai tie ir 10 000 eiro, otrai vietai 7, trešajai vietai 5, bet bešā nepaliek arī pārējie, tātad 4. līdz 6. vieta iegūst 3 000 eiro lielu balvu un 7. līdz 12. vieta 1500 eiro savas biznesa idejas attīstībai. Pagājušajā gadā ideja pausmas sākotnē bija pieteikušies 386 cilvēki ar savām biznesa idejām. No tām pirmo kārtu pabeidza nedaudz vairāk kā 140 dalībnieki, un tad tie bija tie, kas iesniedz šos mājas darbus, un tālāk jau darbojās pārējās kārtās. Un populārākās jomas bija informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, dažādi vides risinājumi, un arī izklaide un atpūta un māksla. Savukārt uzvarēja ideja, šo 10 000 tātad ieguva ideja, kas saistīta ar tehnoloģijām mūzikas industrijā, tātad īpaši pedāls mūzikas instrumentiem. Otro vietu ieguva ideja, šeit zemāk var redzēt Project Roots, kas ir inovatīvs biotekstils, kas ražots no graudaugu saknēm. Un trešā vieta ieņēma ideja par biotehnoloģiski ražotu kompostējumu iepakojumu no jūras zālēm, kas varētu aizstāt plasmas tieši kosmētikas iepakojumos. Un vēl citas interesantas idejas bija, piemēram, šeit augstāk redzamais Innovo Motion, kas ir viedie legingi pacientu rehabilitācijai, tātad jau tāds inovatīvs produkts medicīnas jomā. Un arī kailgliemežu slazdi, kas ir ierīce kailgliemežu invāzijas mazināšanai Latvijā šobrīd tiešām ir ļoti aktuāla tēma. Man liekas, nav cilvēks, kas necīnītos ar kailgliemežiem. Un kas ir arī svarīgi, ka šī ideja nepilna gadu laikā no idejas ir nokļuvusi jau līdz veikalu plauktiem. Es redzēju, pat jau redzēju, ka šis produkts tiešām jau tiek pārdots. Tā kā nav nepieciešams daudz, ir vajadzīga ideja, drosme un nedaudz atbalsta plecs varbūt no jāpuses. Kā jau es minēju, pieteikšanos ir no 29. augusta, taču, ja tas ir par ātru, kā tas visticamāk arī lielai daļai jums ir, konkurss norisinās katru gadu, un līdz ar to mums ir vēl laiks apdomāt, izdomāt un pieteikties nākamajos konkursos. Bet, ja jau šobrīd ir radušies kādi jautājumi, var sazināties ar maniem kolēģiem e-pastu ideja@lia.lv
Bet šīs pirmās kārtas mācības, kuras es teicu, ir pieejamas pilnīgi visiem, pat nepiesakoties, var sākt jau tagad. Šeit ir QR kods uz Ideikaus mājaslapu, kur sadaļā biznesa apmācības, tad visi šie te mācību video ir pieejami. Tā ir kāds jau noskanēja, visi noskanēja, kas vēlējās, ne? Tā, ejam tālāk uz nākamo programmu, kas ir pirms inkubācijas atbalsts. Pītas kodiņš nestrādā šobrīd. Nestrādā? Erors. Datubāzes erors. Datubāzes erors. Viņš pierakstīt Ideikaus.lv. Ideikaus.lv. Jā. Gadās arī erori, jā. Bet, turpinām tātad ar nākamo programmu, kas ir pirms inkubācijas atbalsts. Šī programma nodrošina individuālu pieeju katram komersantam ar mērķi palīdzēt attīstīt inovatīvu un eksportspējīgu produktu un būtībā sagatavoties arī vēl trešajai programmai, par kuru es stāstīšu nedaudz vēlāk, biznesa inkubācijas programmai. Programmā pieteikšanās ir atvērta. Uzņēmējs var pieteikties tajā jebkurā sev vēlamajā laikā. Nav arī īpašu vietas ierobežojumu, jo programma tiek realizēta visās LIA pārstāvniecībās. Jā, šis apgaismojums nav veiksmīgs. Dažas Latvijas vietas ir pazudušas, bet labi, tas nav dzīvē, bet tikai šajā prezentācijā. Tad, jā, mums pa visu Latviju ir 22 pārstāvniecības lielākajās Latvijas pilsētās, kur arī tiek realizēta pirms inkubācijas programma. Un Rīgā mums ir veselās 2 pārstāvniecības, kas specializējās radošo industriju pārstāvniecība un tehnoloģiju pārstāvniecība. Pirms inkubācijas programmā pieejamais atbalsts ir nefinanšu atbalsts, tātad tās ir dažādas ekspertu konsultācijas, mentorings, apmācības, dažādi tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi, LIA konsultācijas, un kas ir ļoti svarīgi, tās ir arī kopienas telpas visās šajās LIA pārstāvniecībās pa visu Latviju ir uzņēmējiem, kas ir pieteikušies programmā, viņi var izmantot telpas. Tā ir arī lieliska vieta, kur satikt citus līdzīgi domājošos, jo tur arī ir citi pirms inkubācijas un arī inkubācijas dalībnieki. Tad ir iespēja apmainīties gan ar savām idejām, gan ar savām problēmām, varbūt kopīgi atrast risinājumus un iet uz priekšu ar savām biznesa idejām. Atbalsta saņemt var Latvijā reģistrēti komersanti, kuri atbilst mazā vai vidējā komersanta statusam. Tie ir jauni uzņēmumi, tad ne vecāki par 3 gadiem. Tiek skatīts arī, lai nebūtu būtisks nodokļu parāds, kā arī, pārējuši nākamo slaidu, tad būtiski ir kritēriji, kas nav sarežģīti, bet tomēr tātad komersants plāno izstrādāt inovatīvu vai eksportspējīgu produktu un arī svarīgi, ka plāno paaugstināt šo produktu gatavības līmeni. Gada laikā tam gatavības līmenim ir jāpaaugstinās par vienu pakāpi. Tur ir vesela skala sarežģīta, kur ir aprakstīts, kādi ir šie līmeņi, bet es domāju, tādās detaļās mēs neiesim. Un kā noteikti atbalsta saņemšana? Visi LIA pakalpojumi tiek sniegti platformā Business.gov.lv, tātad komersantam ir jāizveido savs lietotāju profils, jāiesniedz pieteikums, tālāk no LIA puses e-pastā tiek nosūtīts apstiprinājums, ka šis pieteikums ir saņemts. LIA izvērtē atbilstību kritērijiem, par kuriem es pat stāstīju, un tātad, ja atbilst, tātad tiek apstiprināts un tiek slēgts līgums par atbalstu saņemšanu, un tālāk jau jums visi ceļi ir vaļā, atbalsts ir pieejams. Un raid pārējām pie pēdējās programmas, kas gan ir apjomīgāka, jo tā paredz gan nefinanšu, gan arī finanšu atbalstu. Arī šī programma ir paredzēta Latvijā reģistrētajiem komersantiem.
Šajā gadījumā tie ir komersanti, kas ir jaunāki par 5 gadiem, tie ir perspektīvi, ražo eksportspējīgu vai inovatīvu preci vai pakalpojumu. Un īpaši priekšroka programmā tiek dota tieši inovatīviem produktiem un produktiem ar divējādu lietojamību. Tas ir tāda, ko var izmantot gan civilām vajadzībām, gan arī drošības aizsardzības nozarēs. Bet ne tikai inovatīvi komersanti tikko atbalsta, tad atbalsta arī eksportspējīgos uzņēmējus ar uzsvaru uz viedās specializācijas stratēģijas jomu, kas ir biotehnoloģijas, biomedicīna, viedie materiāli, IT un šāds te jomas arī svarīgi ir augstās un vidēji augstās, vidēji zemās tehnoloģijas vai zināšanu ietilpīgs pakalpojums. Tāpat ir atbalsts arī radošām industrijām, tātad radošo industriju komersants, kuram ir eksportspējīgs vai inovatīvs produkts, bet tai pašā laikā atbalsts ir pieejams arī klasiskajiem komersantiem, kas ir visas pārējās nozares ar eksportu vai inovāciju potenciālu. Līdzīgi kā pirms inkubācijā, arī inkubācijas atbalsts ir pieejams visās 22 LIA pārstāvniecībās, tātad jebkurā vietā Latvijā. Atbalsts soļu nedaudz, bet vairāk. Līdzīgi kā iepriekšējā programmā tiek izveidots profils, tiek iesniegts pieteikums, saņemts apstiprinājums, bet tālāk jau ir nopietnāka izvērtēšana, jo biznesa inkubācijas programmās ir ierobežots vietu skaits, un tāpēc šie pieteikumi tiek saranžēti pēc punktiem. Tad, kā jau es minēju, ir šī inovatīviem uzņēmumiem ir priekšroka un tā tālāk. Tad ir komisija, kas izvērtē pieteikumu prezentācijas un tiek ņemt vērā arī administratīvie kritēriji. Balstoties uz šo visu vērtējumu, tiek pieņemts lēmums, slēgts līgums par biznesa inkubācijas atbalstu saņemšanu. Un tālākais atbalsts jau ir arī saistīts ar finansēm. Tiek sniegts finanšu pieteikums, bet par to es vēl mazliet pieskaršos tālāk. Jā, vēlreiz par kritērijiem šai programmai, tātad arī ir svarīgi, ka tas ir mazais un vidējais komersants, ka nav nodokļu parādu un arī tiek skatīts, vai nav pārsniegts pieejamais te minimis atbalsts. Līdzīgi kā iepriekšējās programmās, arī šeit ir neatbalstāmās nozares, kas pamatā visur pārklājās, tātad tā ir tirdzniecība, finanšu starpniecība, azartspēles, lauksaimniecības, primārā ražošana, tabaka un tādas jomas. Šim es droši vien šodien lekšu pāri, jo, manuprāt, par sarežģītu, bet ideja tāda, ka šiem produktiem ir jābūt noteikti vismaz šādā attīstības līmenī, kas ir ar tehnoloģijām, zemespreces tehnoloģijas un tam līdzīgi. Un vērtējot tiek skatīt arī kvalitatīvie kritēriji, kas ir produktu potenciāls, komercializācijas plāns vai veikta tirgus izpēte, tad arī eksporta potenciāls tiek vērtēts, vai ir pieejami finanšu līdzekļi un arī komanda, kas izpildīs šo ideju. Kā jau minēju, šajā programmā ir gan nefinanšu atbalsts, kas ir līdzīgs kā pirms inkubācijas programmā, tad arī mācības, konsultācijas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī kopienas telpas, bet ļoti būtisks ir arī šis finanšu atbalsts, kas nav pārējās programmās. Un atbalsts ir gana plašs, tas ir pieejams gan izējmateriāliem, izējvielām, aprīkojumiem un iekārtām, tāpat arī telpu nomai un dažādiem pakalpojumiem, sākot ar dizainu, reklāmu, beidzot ar grāmatvedību un certificēšanu un tam līdzīgi.
lai saņemtu šo te atbalstu, tas jau ir pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar LIA par biznesa inkubācijas saņemšanu, tālāk uzņēmējs veic cenu aptāju, sastāda savu finanšu atbalstu plānu, LIA to izskata, apstiprina, uzņēmējs veic šajā plānā apstiprinātās darbības un jau nāk pie LIA pēc naudas. Tad savu maksājumu pieprasījumu par katru konkrētu veikto aktivitāti. Tad nav tā, ka izdara visu līdz galam tikai tad nāk, bet var tā nākt pa posmiem. Un šeit tāds slaids par to, kāds ir pieejamais atbalsts dažādiem pakalpojumiem. Šis atbalsts ir dažāds. Tad ir redzami apakšā ierobežojumi un arī atbalsta intensitāte. Piemēram, izējmateriāliem atbalsta intensitāte ir 30% un maksimālais atbalsts ir 5000 eiro. Savukārt dažādiem pakalpojumiem tie 50% intensitāte un 10 000 eiro. Un vislielākais tad ir 70% prototipēšanai un tehnoloģiju izstrādē tieši radošajiem un inovatīvajiem uzņēmumiem. Jā, un tad šeit jau ir konkrētāki piemēri, kas tad ir ietilpsajās atbalstāmajās izmaksās. Piemēram, mēs runājam par izējmateriāliem, tad tas ir diezgan plaši, gan iepakojums, gan krāsas, audumu un koku materiālu un tā tālāk. Bet, protams, ir arī virkne neatbalstāmās izmaksas, kas neiekļaujās šajās finanšu atbalstā. Tie gan, piemēram, transporta līdzekļi, kāpēc arī komandējuma izmaksas tajā neietilpst un kādas citas lietas nav skaitījuši tās šeit. Un, īsumā mēs esam izskrējuši cauri šīm programmām. Es domāju, ka ieskats ir gūts. Vēlreiz. Šīs konsultācijas, jāsaka, uzreiz darbā mēs neiekārtojam, bet tātad palīdzam ar šo konsultāciju par nodarbinātības iespējām, stāstam par nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, darba atrašanas iespējām, darba un dzīves apstākļiem gan Latvijā, gan Eiropas valstīs. Visi šie jautājumi par starptautisko šo sociālo drošības koordināciju, starpvalstu nodokļiem, pabalstiem, pensijām, par šiem eksporta jautājumiem starp Eiropas valstīm. Anglija gan nav vairs Eiropas Savienības dalībvalsts, taču mēs arī turpinam vēl arī informēt par šiem starpvalstu pensiju, bezdarbnieku pabalstu eksporta jautājumiem, kas attiecās vēl pirms Brexita. Tātad tur vēl viss darbojās, tos arī pastāstīšu tālāk. Paldies. Un arī remigranti griežās pie mums, pie Euras konsultantiem, un šeit jūs arī varat redzēt, ko tad viņi visbiežāk mums uzdod šos jautājumus. Un tāds populārākais jautājums ir šī bezdarbnieku pabalsta eksports, jo daudzi arī, jā, nu tik tās situācijas ir dažādas. Nu jā, nu tās atgriešanās vietas jau mēs redzam, tās ir Kurzemē, Liepāja, Ventspils lielie centri. Bet, protams, atgriežās arī uz Kuldīgu, Saldu, uz mazākām vietām. Nu, tas ir ļoti individuāli. Jo, starp citu, tagad cilvēki vairāk atgriežās arī uz laukiem, atgūst lauku īpašumus, zemes. Te jau Zana pieskārās tādai ļoti būtiskai lietai, ka cilvēki jau strādā attālināti daudzi, vai viņi ir atgriezušies strādā no Latvijas, piesaistīti citā, kaut vai Saudārābijā, pieņemsim, strādājā. Nu, tās ir visdažādākās iespējas. Protams, ka mūsu reģionos tās darba iespējas ir šaurākas, bet tā kā jau es minēju, un arī tu ļoti labi ieskicēji, šī ir tā arī tā mūžizglītība, tā pašattīstība, tā vēlme mainīties. Jo, jā, remigrācijas koordinators, es arī pēc izglītības, nevis es lielos, ka es esmu psihologs, bet es esmu ļoti labi par izmantot tās zināšanas ikdienu, jo tās situācijas, nu, viņas ir sakāpināts, viņas ir emocionāls, jo atgriešanās nav vienkārši. Nu, nav tas vienkārši. Arī aizbraukt nav vienkārši. Un to, ko es arī intervijā pat nesen teicu, cilvēki jau nedavās prom tāpat vien, tā jau nav ekskursija. Nu, cilvēki dodās uz ārzemēm peļņā,
kaut ko mainīt savā dzīvē. Vai tas arī ir pozitīva vai negatīva pieredze? Ikviena pieredze mums ir atbalstāma, un arī es esmu strādājusi ārzemēs. Man ļoti daudz ir strādājis. Man liekas, vispār nav tāda latviešu ģimene, kuram kāds nebūtu ārzemēs, man šķiet. Tas ir vispār, ja, ka es aizēju uz savu vietējo bodīti, kā es vienmēr saku, vajag aiziet tikai uz ciema vietējo bodīti, pastāvēt rindā, tad tur no tiem vietējiem ciema tantukiem es varu saklausīties, kurš tagad ir tikko aizbraucis, kurš tikko ir atbraucis, un tad es tur arī varu saklausīties savu, savus, kuru vēl varētu uzrunāt. Droši tālāk. Mēs, kas ir ļoti būtiski, ko es pašā sākumā minēju, mums ir ļoti būtiski tikties ar jums. Visi ir ļoti labi, ka pazvana, uzrunā un feini un atrod, un daudz jau arī saka, mēs jūs pat nezinām, ka jūs tādi esat, kur jūs tādi vispār atrodaties. Ja? Ne jau visi to, jo par šiem 6 gadiem ļoti jau ir viss mainījies, un ļoti mēs strādājam, mēs sevi stāstam, kādas mums ir tās iespējas, kāda ir tā kapacitāte. Un tas ir ļoti jauki, ka mūs uzaicina un pārstāvja, un mēs varam pastāstīt par savu esamību, par to, ka mēs varam palīdzēt, un te ir uzskaitīts, kur tad mēs dodamies. Tas ir tikai tāds īsumiņš tā, droši tālāk. Tas ir tas, ko pagaidām, ko es stāstīju, kā var mūs atrast, ieiet tātad papas mājaslapā. Jaunajā mājaslapā būs ļoti līdzīgi, ja es nemaldos Dainu, ja? Tā situācija, kad šī tāda, uz tā uzklikšķinot, tu aizpildi anketu, mēs uzreiz saņemam šo anketu un šo informāciju, un tur arī ir visi kontakti, tur arī visi kartiņas mums ir noliktas. Un šie ir klasiskākie nodarbinātība, bērndārša, skola, dzīvesvieta, un šis te patiesībā arī tas psiholoģiskais atbalsts ir latviešu valodas iespēja. Ļoti, ļoti tādi. Tie ir tie paši akūtākie jautājumi. To pieskārsies man kolēģe, droši vēl uz priekšu. Es vēlējos akcentēt par pašvaldībām. Tā nav nekāda reklāma. Tā ir tiešām godīgi uz savas ādas liela cīņa izcīnīta. Tad, kad es sāku strādāt, tad, teikšu godīgi, pašvaldība iesaista bija ļoti, ļoti, ļoti minimāla. Tikai tie lielie, Liepāja, Ventspils tajā brīdī. Nevar teikt, lielie Skrunda ļoti aktīva bija tajā laikā. Tas ir kāds cilvēks, un tie, kas arī paši ir atgriezušies, kuri ir entuziastiski, kuri grib palīdzēt, izveido vietējās kopienas. Bet tās darbs ar pašvaldībām, tas ir ielikts milzīgs darbs. Un tas nav tikai man, Kurzemē, tas ir visas mēs. Pārējās arī reģionālās koordinators ļoti strādājam, izglītojam, es taisu apmācības, ko mēs varam uzlabot, ko mēs varam darīt labāk, kā mēs varam, jo viņi tagad ir sapratuši. Mums ir jācīnās par katru cilvēku, lai viņš atgriežās, lai ir tas ir cilvēku resursu piesaista, demogrāfija. Tagad mēs, Latvijā esam atmodušies, ka mums ir samazinājusies demogrāfija. Ir šie sāpīgie punkti, šie triggeri, bet ir jāstrādā. Viņi uzlabojuši infrastruktūru, bērndāršas ceļam. Piemēram, Liepājā tajā pašā, es vēl nesen ceļam jau tūlīt cels jaunu bērndārzu, tātad Liepājā demogrāfija zaļ un plaukst. Bērniņi dzimst, Bet, tas mums ir akūts jautājums, bērndārza jautājums, bet, tiek risināts, protams, dzīvesvieta, bet arī tur ir pašvaldībai palielīšos tukumu, pašvaldībai ir izstrādājusi remigrācijas atbalstu, 3 mēnešu līdz 500 eiro atbalsts. Cilvēkiem, vismaz tu atbrauc, tev ir par ko samaksāt īri vai kaut kādas bērniem, tur var izvēlēties, vai tu vari nopirkt kaut kādas vajadzīgās lietas. Tur Ventspils pašvaldība piedāvā jauniem speciālistiem, ģimenēm, un arī ļoti liela atsaucība ir
cilvēku integrācijā, tur ir tās living kontaktpunkts, kur jauno iedzīvotāju tāda ievirzīšana. Tā kā pašvaldības tiešām risina ļoti strādā. Droši priekšu. Nu jā, un te arī var redzēt, ka viņi to ir, es saku, kā tas dinamikā ir mainījies par šiem gadiem, kā pašvaldības ir mainījuši to skatījumu uz remigrantiem, kāda ir iesaista, ka piemēram, mēs taisījām remigrācijas pasākumus vai tās pašas apmācības, kad sākotnēji nevienam. Tad tagad ir tā, ka man pat zvana pašvaldību pārstāvji, Agnes, ka tu taisīs kaut pasākumus, baigi gribu piedalīties, un man tur ir tādas idejas. Un tad ir kādreiz tā, ka viņas tur visas sabrauc, tagad dāmas visas, viņas tur sabrauc, mani pat vairs nevajag, viņas sāk tur tīklot, mainīties, ko mēs varētu tā uzlabot, ko mēs varētu mainīt. Jo tas pa lielam ir tā, ka ne jau visi atgriežās ar drošības pilvenu, ka visiem ir kaut iekrājumi. Ir tas smags jautājums, kā palīdzēt cilvēkiem, kā psiholoģiski viņu, jo tas, es saku, atgriešanās process nav vienkārši. Priekšu. Jā, te es par to, kad es organizēju šos dažādus izglītojošos pašvaldības speciālistiem, dažādus pasākumus, priekšu. Tā, te es tā gribēju mazliet tā par to sabiedrību kopumā, kad sabiedrība arī ir mainījusies, un tie uzskati arī ir mainījusies. Jūs tur projām, mēs te palikuši un vispār kaut kāda tāda, ir tāda šķelšanās, tāda neliela sabiedrības šķelšanās, bet šobrīd tiešām arī mēs, remigrācijas koordinatori, ļoti strādājam un daudz iesaistamies, izglītojam, sniedzam intervijas, piedalāmies dažādos, semināros, mums aicina, kur ir ļoti būtiski sabiedrību izglītot, ka nav jūs, mēs esam viena kopīga, viena latviešu tauta, un mums ir jānes tā sadarbība sevi. Tad, diezgan būtiska lieta, ko es gribēju akcentēt, tā ir latviešu valoda. Un tas nav tikai, jau vairs ar bērniem, tā, kad ir tā sarežģītība tieši bērniem integrēties izglītības sistēmā, bet ļoti daudz atgriežās šobrīd bilingvālas ģimenes, kur laulātais viens ir, pieņemsim, brits, sieviete ir latvieta. Tad tur arī, tas ir diezgan būtiski, mums šo jautājumu risināt priekšu. Un tad te var redzēt tās pieaugušajiem, tās iespējas, kur var. Protams, kad tiek piedāvāti dažādi kursi, viņi ātri aizpildās, it īpaši Rīgā ir ļoti ātri aizpildās kursi, mums reģionos švakāk, bet vismaz ir kaut kāda tāda iespēja, un tad otrs man tāds, ja man ir divas tādas lietas, ko es, protams, arī pats darbs kā tāds, bet kad tev izkristalizējās tava darbības laikā, izkristalizējās tās lietas, pie kuras tā kā vairāk dedz, tad tā ir darbs ar pašvaldībām, kur ir jāizglīto, un tad šie te izglītības bērni integrācija izglītības sistēmā Latvijā. Tas ir ļoti, ļoti sāpīga tēma. Forši jau, kad daudziem nav tā, bet pārsvarā man ir tā, un ļoti bēdīgi, kad man pasaka, mēs dodamies atpakaļ un nespējām integrēties. Tas ir ļoti bēdīgi. Un tad ir tās aspekts, kad man zvana vecāki un saka, mēs nevaram atrisināt šo jautājumu. Tad ir tā, ka iesaistos es, iesaistu tā nopietni visu izglītības pārvaldi, kas ir attiecīgi pašvaldībā skolu, un tad mēs jautājumu risinām diezgan tā kreptīgi. Ir tādas situācijas, bet, un tad es iesaistos ļoti daudz dažādos arī skolu
pedagogu informēju, stāstu, jo ir ļoti daudz jau šobrīd klišejas, pieņēmumi, stereotipi. Mēs neauklēsimies, mēs nezinām paši vainīgi, bet tā izglītošana, tā arī to vēl atpakaļ, kur bija tā sabiedrības izglītošana, tā izpratnes veidošana, kā bērns ir piedzimis mītnes zemē, uzaudzis, viņš atgriežās, viņš jau šo saņēma kā savu mītnes zemi. Nu, tā ir viņa tāda dzimtene, ja, un tagad viņu izrauj ārā no šīs, ierauj atkal Latvijā, nu, ir ļoti sarežģīti un veidot šo dialogu, šo izpratni ar vecākiem, ar skolu, ar klases audzinātāju. Nu, tur ir tik daudz aspektu un protams, šī latviešu valodas barjera. Man personīgi dēls aizbrauca 16 gadu vecumā uz Ameriku, pabeidz tur vidusskolu, koledžu, pat viņš atbraucot šeit atpakaļ, viņam arī bija jāintegrējās. Viņš bija jau aizmirsis, es nesaku latviešu valodu, bet nosacīt jau tulkoja. Jo jaunieši bērni ļoti ātri adaptējās, bet arī ir tās valodas barjeras un psiholoģiski aspekti droši priekšu. Šeit tu vari droši iet, tie dažādie tie cilvēku stāsti, un te nav kaut kādu sapņu stāsti. Es nestāstu par kaut kādiem reiz dzimā, reiz auga un cik brīnišķīgi un aizjāja saulrietā. Es tiešām stāstu par reāliem cilvēkiem, par reāliem ģimenēm no Īrijas, no Anglijas, kas atgriežās. Starp citu ir Eva Bekmane no Skrundas, tā. Tu zini, tu teici, tā smukā meitene tur. Tie parasti ir tādi kā jūs. Un par viņiem stāstu šajos cilvēku stāstos, un patiesībā jau mēs visi ir emigrācijas koordinatori par viņiem stāstam, un tur nav nekādas pasakas, tur ir, kā viņiem gāja, kā viņi tur iedzīvojās, kāda bija situācija, kā atgriežoties, jo tā ģimenīte, kas ir tur stūri no Īrijas, viņiem tur viss bija baigi forši Īrijā, viņš bija ļoti labā darbā, viņš pat bija futbola komandas treneris, tur ļoti labs darbs bija. Viņi izlēma atgriezties uz Liepāju, jo tajā brīdī viņi saprata, ka viņi bērni vairs nerunā vispār latviski. Vispār. Un tajā brīdī viņi saprata, ka lielais puika vispār jau vairs nerunā, un ar viņiem pat tur tā kā, viņi domāja, nē, šis ir tas pēdējais brīdis, mums ir kaut kas jādara. Tad viņi atgriezās, bet viņi maleči, viņi tur ritīgi cīnās, viņi starp citu saņēma arī mūsu grantu atbalstu, par to arī pastāstīs, jā, un tad viss ātri var iziet tur līdz galam, līdz maniem kontaktiem, tie atbalstītie projekti. Šeit, paldies par uzmanību, es ceru, ka tas jūs tā nenogurdināju, bet, ja jums ir jautājumi, protams, jūs pēc tam vēršaties pie mums, lai es nekavētu vēl nāks kolēģi, un, varbūt pēc tam.